Par cilvēku daudz skaļāk runā viņa darbi, nevis vārdi. Kārlis daudz nerunāja, viņš darīja. Cīņa laukumā bija viņa balss. Viņš deva drošības sajūtu, mieru un pārliecību. No spēles uz spēli viņa raksturs, gribaspēks un pašadeve iedvesmoja visus, komandu, līdzjutējus un visu valstī. Viņš bija dzelzsvīrs. Spēlētājs, komandas biedrs, draugs vai vienkārši Kārlis. Šodien mēs viņu godinām. Tā kā viņš mīlēja šo spēli. No visas sirds un patiesi, godīgi un cēli. Tad, kad kļūst vistumšāk, mēs vispilgtāk saskatām zvaigznes.